Esi sveicināts jaunā Dieva žēlstības dienā vēstījumā īsti par galveno. Man patīk šis teiciens laipni lūgt pēdējos laikos. Mēs tiešām dzīvojam pēdējos laikos. Un ar saprašanu, ka dzīve mums dota tam, lai izvēlētos, kur mēs pavadīsim mūžību. Un man tev ir jautājums, retorisks jautājums, kur tu pavadīsi savu mūžību? Vai tu to esi izlēmis? Kā to izlemt? Atver rakstus, vēstuli Romiešiem 10. nodaļu un atdot savu dzīvi Jēzum. Jā, jo tikai caur Jēzu mums tiek dots ceļš pie Tēva uz debesu mājokļiem. Šajā laikā, lūdzot, mums ir vajadzīga gudrība. Gudrība no Dieva, un Jākaba vēstulē Dievs mums ir teicis, ka ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai lūdz no Dieva, kas dod visiem devīgi un nepārmestams. Un šajā laikā, šajos laikos, kad pasaulē notiek tas, kas līdz šim nekad nav noticis, Jēzus par to mūs ir brīdinājis. Nebūtu gudri lūgt, lai Dievs tagad to visu izmaina. Dievs ir brīdinājis, ka tā būs. Tad kā mums vajag lūgt? Es nedošu recepti, kā vajag lūgt. Bet es gribu šodien aizvest tevi pie tā, kurš ir gudrs un kuram priekš tevis ir tavu lūgšanu padoms. Salamana pamācībās ir nodaļa, kas runā par gudrību. Īstā patiesā gudrība mīt vienīgi pie Dieva. Un vai ne tā, kad viņš mūs gatavojās, kad viņš izveidoja, kad viņš gatavojās radīt cilvēku, ko viņš izdarīja pa priekšu. Viņš radīja zemi, debesis, kokus, zāli, dzīvniekus. Viņš visu sagatavoja, kā mēs, kad gaidām mazulīti, kas ir vecāki, jūs mani sapratīsiet, jūs gatavojat viņam pašu skaistāko, pašu labāko, pašu jaunāko. Tieši tāpat Dievs ielika cilvēku brīnišķīgā vidē. Un pēc grēkā krišanas cilvēks to visu zaudēja. Vēl vairāk, Dievs viņam bija devis vāru pār šīm lietām, ko viņš bija priekš cilvēka radījis, un arī šo vāru Dievs zaudēja. Un tad Dievs savā gudrībā izdomāja, kā cilvēku izglābt. Un šis viņa plāns ir patiesībā prātam neaptverams. Un šī Dieva gudrība, ar kādu viņš radīja tevi, mani, pasauli, tagadni, pagātni, nākotni, tā ir iegūstama tikai no Dieva. Un arī lūgšana, kā Dievu lūgt par to, kas mums ir vajadzīgs, ir iegūstama pie Dieva. Un tikai. Mums var būt simtiem padomu devēju, bet vienīgo patieso gudrību, kā mums parāda Ījaba grāmata, kā parāda Dāvida dzīve, mēs varam iegūt tikai pie Dieva. Un manā priekšā ir Salamana pamācības, jeb jaunajā tulkojumā sakām vārdu, jaunākais Latvijas tulkojums, 8. nodaļa. Vai gudrība nesauc, vai sapratne neceļ balsi? Kalna galā, ceļa malā, krustcelēs tā stājas pie vārtiem, kas pilsētā ved. Vārtu ejā tā kliedz, jums, vīries, saucu, es runāju uz cilvēku dēliem. Ņemieties jūs vientieši prātu, un jūs muļķi gūstiet saprašanu, klausieties. Es runāšu cildenas lietas, kas nāk man pār lūpām, tas ir pareizi. Tā saka Dievs. Un šo nodaļu tu pats vari izlasīt un pats vari izstudēt. Es vēlos šodien pievērst uzmanību kādai grāmatai, kuru es domāju ne katram ir mājās, kas arī ir Bībeles grāmata, bet tā kā tā ir izņemta kaut kādu iemeslu dēļ no
mūsu kanoniskās bībeles no pamatiem, kas ved cilvēks uz glābšanu. Tā ir Salamana gudrības grāmata Deuteru kanoniskajās grāmatās, kas ļoti daudz runā par gudrību. Tā, šī bībele ir bieza, un es esmu Dievam pateicīga par to, ka viņa man ir arī par tiem cilvēkiem, kas ieguldījās, lai man viņu uzdāvinātu. Un šajā grāmatā viņa sākas ar šādiem vārdiem: iemīliet taisnīgumu jūs, kas valdāt pār zemi. Labestīgu prātu domājiet par kungu, nedalītu sirdi viņu meklējiet. Kas viņu neizaicina, tiem viņš ir atrodams. Tiem atklājas, kas paļaujas uz viņu. Tie ir pirmie 2 panti no Salamana gudrības grāmatas. Un es gan gribēju runāt pavisam par citu nodaļu, taču tas nav iespējams paiet šiem vārdiem garām. Ko Salamans ir rakstījis savā grāmatā? Vispirms viņš aicina jūs, kas valdāt par zemi, iemīliet taisnīgumu. Ja mūsu valdības un visu tautu valdības uz šo paskatītos, vai ne? Labestīgu prātu domājiet par kungu. Dievs saka, es neesmu ļauns, es esmu labs un pret tevi ļoti labestīgs. Un Salamans saka, labestīgu prātu domājiet par kungu. Nākamā teikuma daļa ir nedalītu sirdi viņu meklējiet. Un man nāk prātā situācijas, kad Pāvils mums saka kādā no vēstulēm, ka lai mēs lūdzam Dievu ikvienā laikā, ik brīdi viņu piesaucot un visādi pielūdzot un šķiet, nedalītu sirdi, un jau kurā laikā es daru dienas darbus, es mazgāju traukus un es runāju ar Dievu. Bet viņš saka, nedalītu sirdi. Un tas man runā par to, ka ir jābūt kaut kādam laikam, kad manu acu priekšā nav nekas cits. Ne adīklis, man ļoti bieži patīk lūgt mēlēt sadot un runāt ar Dievu. Nē, nedalītu sirdi, lai mūsu uzmanība ir tikai uz viņu un viņa apsolījumiem vērsta. Un pēdējā lieta, ko es šajā vēstījuma daļā gribu pieminēt, ir, viņš saka, tiem, kas viņu neizaicina, tiem viņš ir atrodams. Tiem, kas viņu neizaicina. Padomā par to, vai tavā dzīvē ir kaut kas, kas Dievu izaicina. Manā ir, diemžēl, un es to atzīstu. Un es lūdzu Dievam palīdzību un cenšos un tiecos, lai mana dzīve būtu šķīstāka un tīrāka. Mani stiprina 1. Jāņa vēstules 1. nodaļas 9. pants, ja es atzīstu savus pārkāpumus. Viņš ir uzticīgs un taisns. Un es izmantoju to, ko Dievs man dod. Un es aicinu to izmantot arī tevi. Un centīsimies viņu neizaicināt, lai būtu viņam atrodami, lai viņš mums būtu atrodams. Un tad viņš saka 2. panta beigās, viņš tiem atklājas, kas paļaujas uz viņu. Brīnišķīga vēsts šodien, vai ne? Paļaujies uz to kungu no visas savas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, un tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Tā Salamana pamācībās Salamans rakstīja. Ziniet, Salamana pamācības ir mūsu gudrības avots. Man tāda atziņa pat atnāca, jo pats Dievs saka, ka gudrāka vīra par Salamanu virs zemes vairs nekad neviena nebūs. Dievs deva viņam gudrību, kad viņš to viņam lūdza. Un Dievs dos tev gudrību, tad, kad tu viņam to lūgsi.
Jo Jēkaba vēstulē viņš ir apsolījis. Ja kādam no jums trūkst gudrības, tad lūdziet to no Dieva. Viņš dod visiem devīgi un nepārmestams. Debes Tēvs, ak, kungs, kā man vajag gudrību. Dievs, man tevi vajag, un es lūdzu, dod man gudrību. Gudrību, kā lūgt par mīļajiem, gudrību, kā tu gribi, lai es lūdzu par valdībām un varām, kas valda. Gudrību, kā lūgt par manu tautu, gudrību, kā lūgt par brāļiem un māsām. Es lūdzu gudrību, kā lūgt par tām zemēm, kurās notiek karš. Un lūdzu dot gudrību, kā lūgt par Izraēlu, kā lūgt par mācītājiem un garīgajiem līderiem. Kungs, dod mums gudrību. Un es ticu, ka tagad es neesmu viena. Un noteikti tu esi ar mani vienā prātā šajā lūkšanā. Un Dievs, tu teici, ja 2 no mums virs zemes būs vienā prātā kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, mans debes Tēvs to tiem dos. Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu mums dod gudrību, kas mums visās lietās ir tik ļoti nepieciešama. Es pateicos Tev, Tēvs. Es to pieņemu un paņemu no Tavām rokām, kungs, šeit un tagad. Lai slavēts Tavs vārds Jēzus vārdā.